reizes, un tie paliek neinteresanti. Jā, es rādīšu pirkstu. Nu, bet vienalga, un tāpēc kaut ko savādāk gribējās. Un es to prezentāciju arī, ka taisīju, ieliku kaut kā varbūt savādāk bildes, kaut kāds savādāk stāsts redzēs, kāds aizies. Nezinu, nekad jau nezinu beigās, kur virzienā aizvilks. Bet es atcerējos tādu gadījumu. Man čalīts viens bija video vēl projām, kur viņš nav palicis. Un forši strādā, viss Latvijā notiek, darbojās, tik apmierināts, visi labi, bet nereizi mūžā. Ja nereizi mūžā viņš nekur nav ceļojis. Viņš nekur, nereizi nav bijis pat ārpus Latvijas. Un es viņam toreiz prasēju, es saku, nu, Arvi, kā? Kāpēc? Kāpēc neceļot? Kāpēc? Un viņš pateica kaut ko tādu, ko es tanī brīdī īsti nesapratu. Viņš teica, man bēs apmaldīties. Es protams, smējos, es nesapratu ķiķiņas, kā apmaldīt? Ceļot, kāda apmaldīšanās? Jā, bet tikai pāris gadus vēlāk, es atceros, es kaut kā aizdomājos par to un domāju, ka patiesībā jau var jau būt, ka viņš bija atradis to, ko viņš meklēja. Un tieši es esmu apmaldījies. Tieši es esmu tas, kas kaut ko meklē visu laiku, kas kaut kādas meklē sajūtas, izaicinājums, piedzīvojums, cilvēku sarunas, mirkļus, saulēkus. Viņš to visu bija atradis te. Viņam nav vajadzīgi nekur citur braukties un kaut ko meklēt. Un tā bija man askāra saprot, jā, redz, es raujot par pasaules kaut ko meklēju. Un tad man bieži cilvēki atnāk un viņi saka, klausies, redz, es arī gribu tā kā tu. Un jūs kādreiz aizdomāties, ka patiesībā es jau gribu tā kā jūs. Un tiešām, pilnīgi nopietni. Bet es nevaru tā kā jūs, un jūs nevarat tā kā es. Mēs esam tik dažādi. Un te maijiem ir viens labs teiciens, un latviski halaken. Es esmu cits, tu esi cits, es. Mums katram ir savs unikums, mēs katrs esam īpaši. Čau, Agi? Čau. Jā, sēdies. Sēdies divi. Redz, in latviski halaken, maijiem tāds teiciens par to, ka es esmu cits tu esi cits es. Mēs visi esam vienādi, mēs visi esam vienoti, mēs esam tas pats cilvēks, tā pati būtība. Vienkārši katram ir savs izaicinājums, katram sava misija. Tieši tā mēs arī dzīvojam par pasauli, ne? Tieši tāpēc mēs esam īpaši. Ir tāds teiciens. Tu esi piedzimis ordināls. Nevar smuki nomirt kā kādu kopijai. Esiet izaicinājumi. Tas ir tas skaistums, un tas ir tieši tas, kas man arī dzem vienmēr. Šis te izaicinājums, un kaut ko izdarīt, un kaut ko vēl, kaut kādas dūlās idejas, un visu laiku. Es jau nevaru, man galvā tur tāds milzīgs saraksts ar to, vai šito izdarīt, kaut ko izdarīt. Man tagad pat labi iegurīgi ir viens interesants pasākums. Bet par to es vien nestāstīšu. Ance, ieņem mūsu labākās vietas, un tagad sāksim kaut ko interesantam pasākumu. Ko šodien pastāstīsim? Tāds notiek sarakstīšu. Pastāstīšu par to, kā tas viss sākās ar, kā es sāku ceļot un kā tie ceļi aizdāvas man uz Meksiku. Jā, tad citu īstenībā jāsāk savādāk, tie, kas man nezinu, Raimund Gudrups vai Rei Gudrups, sociālais tīklos labāk zinām. Un, jā, protams, lielākā daļa man saistās ar Meksiku. Un par to arī tur ir viss sākums. Tas bija tieši tas, kas man veidoja. Tieši šī dzīve nedēļa Meksikā, Rančo, Nogalēna ciemā. Un turpat apkārt, es, protams, aizrāvos un man paķēra ļoti šī kultūra, tie sociāli indiāņi, tie maiju tiešie pēcteči, San Frančamū ciemā, San Kristobolu baznīcā un tradīcijas, ko es parādīju bildes, pastāstīšu vairāk un smalkāk. Tad viens skaists piedzīvums, ko es uzskatu arī par vienu no saviem visinteresantākajiem piedzīvojumiem, tā bija autotūra, kur laikā es izbraucu Meksiku vecā paboltē. Par to porunāsim pastāstīšu. Un tad Gvatemalas džungļu Amazūnu māju panesto Elmiradoru pilsētu. Nu, jau es tur bijis 2 reizes, ir pilnīgi džungļi ar kājām, nekas cits. Jā, ļoti fantastisks pieredze. Un
Dienvidāfrikas izlase. Un par to arī pastāstīšu un parādīšu. Un beigās pastāstīšu arī par grāmatu, kur man iznāk šī gada otrajā pusē. Vasaras beigās tā plānojās visu smukai izlasīt. Jā, tālāk. Smuki, labušķi. Jā, klausās, vai ne? Lūk, un šī tā vieta, šis ir tas rančo Meksikā. Bet viss sākās patiesībā ar to, ka kādreiz tas taps nepatīk. Tagad patīkies. Labi, kaut kur sastaigāšu, tad izņemt, lai visiem ir labi. Lūk, un kādreiz jau senos laikos es tik aizrāvos ar senajām kultūrām. Tur Maija, Azteki, Ēģipte, Sīrija, Persija, senās kultūras ļoti interesēja, ļoti patika, un viņiem lasīja, interesējas visu kaut kas. Un, protams, tur arī bija Maija un Azteki. Tanī laikā viņi bija vienā katliņā, un tur atšķirību nejūt, visi tur smuki, forši. Bet, kaut kā tā Meksika bija, bet viņi tāda pašsaprotama bija, kad būs. Līdz brīdim, kad es saņēmu zvanu no savas mammas, un viņa saka, es tikko nopirku biļetes uz Meksiku. Man tā, tu nebrauc viens, tu brauc līdzi. Tā bija tā zīme, tā sajūta. Tā mēs aizbraucām turistiņā, tā garlaicīgi un briesmīgi. Man bija. Mēs staigāja apkārt, jau blociņu rakstīs atbrauk šit, man jāizdara šitas, tur cilvēkiem stāstīja, visi tur grupa man smējās. Es teicu, ka pēc gada es esmu atpakaļ, visi smējās un pateicu, vienai jocīgs kā tā. Precīzi pēc gadas atbrauc atpakaļ. Aizbrauc uz Meksiku ar vienvirzienu biļeti. Viss. Tas bija mans sapnis, tā bija mans mērķis, kā to izdarīt. Lūk, un tieši šis rančo, kad es līdz viņiem nokļuvu, arī bija tā, ka es jau plānoju, zināju, ko es gribu. Tās bija tās padzīvot ar sociāli indiāņiem, Meksikas vidienē, nevis turisti kaut kādās vietās. Un es jau internetā sāku meklēt kaut kādus kontaktu cilvēkus, vietas, kur ceļot, un es sapazinos ar kādu amerikāņu vīriņu, kurš palīdzēja Meksikas nabadzīgām ģimenēm, tādam rančo, Meksikas vidienē, pārdodot taupirks, kafiju, atrodot, kas nopirks, kas viņiem uzturēs, kas palīdzēs to vārds pa vārdam, ar viņu sarakstījos, viņš saka, klausies, varbūt tu gribi atbraukt pie viņiem. Pastrādās, tev labi, viņiem labi, visiem forši. Kāpēc? Nē, davai. Tā es arī aizbraucu. Bet, protams, to vīriņu nekad nebija redzējis, viņš izskatījās, ka es esmu satikt, viņš tāds omulīgs Ziemassvētku vīriņš, darbs ir un vārdu, viņš bija omulīgs. Vizuālais ļoti labs izrādījās, beigās, un tagad sāk pastāstīt. Izrādījās, viņu beigās sašņorēja FBI. Jā, šķilīgi nopietni, true story. Izrādījās, ka viņš Amerikā bija izkrāpis no kaut kāds vientuļo māšu un sievu fondi $2 miljonus un aizbraucis uz Meksiku. Tur viņš dzīvoja vispār un palīdzēja ģimenītēm. Jā, šito es neesmu stāstīgs tai ģimenei. Es domāju, ka salauzt viņiem sirds, jo viņi jau projām uzskata, viņš tāds foršs un īrs un balts. Bet, ir arī tāda. Bet man viņš palīdzēja baigi labi, viss bija baigi forši un tik viss malcīt. Rekur atnāca vēl cilvēki. Atkal sēdēs divi. Lūk. Tātad, rančo es ierados, viss bija forši. Es ir šī ģimene, Dons Mario, sieva viņam Leonora, un ir bērni. Patiesībā, jā, sieva Dons Mario, es un Lucija, meita viņam un Lucija dēls, un Leonora. Tā mēs dzīvojām četratā. Ļoti skaisti. Un tur nekā nav, mazs ciems vispār. Es biju tāds, kas staigāja pa ciemu apkārt, un bērni skrēja baniem apkārt, un es gribēju pieskārties, parunāties, un sūtīja man kaut kāds milzīgs vēstules, bet iepazīties sevi pret sevi viens negribēja īstenībā. Baigi interesanti pieredzība bija tā, mēs tur dzīvojām, es viņiem palīdzēju tādā banānu laukā, banānu teritorijā, kur viņiem aug banānu palmas un kafija, un kaut kādiem ikdienišķiem darbiem paši, jā. Tas ir bišķi no tā rančo, tas mans ikdienas skats ar kafiju. Tās man ikdienas skats. Pamodos no rīta ar krūzi kafijas un pāris banāniem. Tā man viena, tad gāju uz teritoriju, uz zemi.
Mario pats bija ļoti izglītīgs cilvēks, vairākam augstākam izglītībām. Tādēļ dzīvojis pie Meksikas prezidenta. Viņam tēvs bija ekonomikas ministrs, sekretārs. Izglītības augsts liels jodības un sarunbiedrus. Tas ir ļoti vērtīgs. Jā. Un, jā, tie ir mani draudziņi Rančo. Tā viņi tur dzīvojas. Man Čupacabre, nezinu, kas Meksikā Čupacabre, kur ir. Pēdējā dienās, kad es Rančo dzīvoju, saimnieki nopirka eizelīti. Un man viņi saka, tas nav parādīs. Viņi izved mērā pie tā eizeli. Kur eizeles iepazīsties ar šo eizeli? Nē, viņam vārds ir Letonija. Kurš? Jā, vai ne? Kurš? Nē, tagad eizels tas var pārdots, viņiem ir cits vārds. Kāds, nezinu. Drams. Parādāms, kas tālāk ir. Nu, lūk, jā, redz. Cik es līdzīgs, ne? Vai. 10 gadus atpakaļ? Jā. Nu jā, tātad dabās. Apkārt forši pārgastīs tur maz ciematiņš, kalnu, saucamā Tierra Madre Chiapas. Jā. Mistiskais Lanza kalns ir leģenda, kas stāsta, ka tas viss kalns ir no zelta. Un ir, protams, pāris gudrie cilvēki, kas uzskata, tātad, ja viņš ir no zelta, tad viņi jāiet rakt. Viņi aiziet rakt, un nekad neapnāk rakt. Arī true story. Tur pazūduši ļoti daudz cilvēku, kaut gan tur nav kur pazust nekur. Tā. Ir arī mēģinājuši kaut kādu alpinistu kā taukšā tīklējā. Nelaižu jāprāt. Tā. Bet tā ir daba viss Meksikā Chiapas. Tie, kas iedomājas, ka Meksika vienmēr kaktus un tūkstneši, nē. Chiapas galīgi nav Chiapas. Džungļi, zaļi, koši, bagāti. Ir rīktīgi forši. Tas nav bijuši Meksikā. Kas nav bijuši Meksikā, prāt? Adriet, tad tu brauksi beidzot, jā? Redzi, nav tad viens vulkāns. Labi, mans rātā. Un tad tālāk, kamēr es dzīvoju Rančo, es ik pa laikam braucu līdz pilsētā iepirkt kaut kāds produkts un šo to. Un vienā no šādām reizēm es eju pilsētā, es viņiem iepirku un man viens čalis apstādīja. Un saka, ko tu te dari? Es saku, kā tur šopingoju. Klausies, te turisti nerādās, ko tu te dari? Tu esi baltais, es saku, pareizi baltais. Viņš saka, nē, bet es te dzīvoju, man Rančo. Ko tu te dari? Es saku, tur jā, izstāst stāsts, savēju jau pasēdējām, paēdām kafēnīcā brokas, un viņš saka, klausies, tev jāatbrauc uz manu Rančo. Un es aizbraucu un uz viņu Rančo, un saku, tāds paradais, rīktīgais paradais. Un kopš tās reizes, redz, kā viss nāk. Jāgaida, visiem jānāk. Īsti meksikāņi. Visi ir īsti meksikāņi. Nāk ar pustam un vēlāk. Lūk, un... Kurš palika? Jā, pie Robina. Nu, lūk, un... Kopš tā laika mēs ar viņu kļuvām ļoti labi draugi. Vienmēr brauc uz Meksiku, es pie viņu braucu ciemos, un ja es tur biju kaut kur citur, tā bija vieta, kur es sūtīju visus latviešu turistus. Visi smukies tajā. Tad jau Robins pats teica. Kāpēc viņš tieši tev uzrunāja? Čau, ir labākas ir. Čau, iemiņš. Čau. Tāpēc, ka es biju vienīgais baltais. Tik ļoti atšķīries. Nu, bet domāju, es izskatos pēc meksikāni. Jā. Tagad varbūt tādā laikā. Nē. Nu, iedomājies ciemats, tur tiešām tajā ciematā tev viski. Tur vietējie tikai. Ja turisti brauc cauri, tur reālā to darīt. Es pilsētas staigāju. Skaidrs, ka gribēju satikt kādu parunāties. Viņš bija dzīvojis pāris gadus. Kādā valodā viņš runā? Viņš angļu un spāņu. Viņš arī dzimis bija San Leon Potosí, Meksikā. Viņš dzimis Meksikā, bet vispār amerikāns. Viņam vecāki bija diplomāti, kas ceļoja visu pasauli. Viņš bēdīgi uzauga augšā, ceļoja pa pasauli. Nu labi, tas cits stāsts. Bet galu galā, šo 10 gadu laikā, šī te vieta kļuva par tādu kā Latvijas ceļotāju galveno galamērķi visā Meksikā. Kā Robins pats teica, ka viņš ir slavens Latvijā. Patiesībā nebija tālu no tā, jo, man liekas, visi latvieši, kas brauc ar montu, brauc tur vienkārši fantastiski pavadīja laiku un tev ir nebijām, ne? Jā. Žēl.
viņa partneri šobrīd arī visu to pieskat un uztur dzīvi nav tik aizbrauc arī pagājušajā gadā un viss tieši tāpat skaisti izskatās dzīvi. No 16 dzīvniekiem šobrīd ir visas kruši, pāri. Un arī tādā pilnīgā nekurienes vidū. Līdz turienai nokļūt, jābrauc ar vieriem ikņiem, pēc tam nekurienes vidū iekšā un skaisti, ļoti skaisti iet. Paši tālāk. Un, jā, Robins, mums tā cita tur tika būvēta. Man liekas, viņa nākošā. Jā, šī bilde Robins laik teica man, ka viņš gribot uz Latviju aizbraukt tieši Rīgos svētkos. Man liekas, ka tie ir maģiski svētki, jo visi latvieši, kas atrodas tikai par to viens stāstu. Jābrauc. Un mēs bijām ar latviešu meiču ar Alisu tur tieši tajā reizē. Un mēs skaidām, klausies, vajag viņam uzpīt? Jā, viņam. Kas zina, kad viņš nonāks līdz turienē? Uzpinām, tur, kas nu bija? No visām Meksikas ļavas zālītēm, jā. Un viņš bija